Lai veiksmīgi iegādātos īpašumu laukos, pirms lēmumu pieņemšanas par tā pirkšanu tas ir pietiekoši jāizvērtē. Tāpēc šajā video es pastāstīšu par to, kā to izdarīt, lai šis pirkums atbilst jūsu vēlmēm un iecerēm. Mani sauc Kaspars Parfenovičs, un es palīdzu cilvēkiem sākt laimīgu un pašpietiekamu dzīvi laukos. Kāpēc man ir šī cepura ar uzrakstu Ļaudonā? Tāpēc, ka šī vieta atbilda tām prasībām daudzajām, kādas man bija pirms izvēlējos sev vietu, kur es patiesi vēlos dzīvot laimīgu dzīvi. Parakstieties uz šo manu kanālu, kurā es publicēju un turpināšu publicēt dažādas video par to, kā iekārtot sev pašpietiekamu un labklājīgu dzīvi lauku vidē. Tagad izdarīsim tā, ka es uzreiz jums iedošu visu sarakstu ar tiem galvenajiem punktiem, kas ir jāpārbauda pirms jūs pieņemat lēmumu par zemes īpašumu iegādi. Jūs variet nofotografēt ekrānu, un tuvākajā laikā es pievienošu arī PDF failus zem šī video. Iespējams būs vairākās valodās, jūs variet ielādēt jums saprotamāko. Tūlīt uz ekrāna parādīsies saraksts, taču pirms tam es precizēšu. Tātad, tās lietas, kas būs sarakstā, tās atbilst pamatpārbaudei. Galvenās lietas, kas ir jāpārbauda pirms iegādes. Taču atbilstoši specifiskām individuālām prasībām, šis saraksts var būt palielināts, arī manā gadījumā viņš bija krietni plašāks. Tagad uz ekrāna jūs redziet šo sarakstu, kas sastāv no divām daļām. Pirmais ir juridiskā pārbaude. Juridiskā pārbaude ir veicama arī attālināti, tātad caur internetu, caur telefonu. Savukārt jau otrā daļa, faktiskā pārbaude, ir jāveic uz vietas īpašumā. Šajā sarakstā ir tieši par to, kā pārbaudīt zemes īpašumu, neatkarīgi no tā, vai tur ir ēkas vai nav. Savukārt specifiskāk par ēkām, kas ir jāpārbauda tieši saistībā ar ēkām, es plānoju uzņemt citu video, kur jau vairāk runāšu tieši par ēku, par būvju pārbaudēm. Šis video ir orientēts tieši vairāk uz lauku īpašumiem, taču būtībā lielākā daļa ir noderīga pilsētās vai piepilsētās pārbaudot īpašumus, tikai ir kaut kādas nelielas izmaiņas tajā. Ja jūs vēlaties uzzināt vairāk detalizētāk par katru no šiem punktiem, tad turpiniet skatīties šo video, kur es jau iziešu visam sarakstam cauri un pastāstīšu jau padziļinātāk par katru no šiem punktiem. Sāksim ar juridisko pārbaudi. Tad pirmkārt, īpašnieks un viņa pilnvaras pārdot īpašumu. Ir jāskata www.zemesgrāmata.lv, kur jūs ievadot atbilstošu adresi vai kadastra numuru, variet saņemt zemesgrāmatas izdruku un tur arī pārbaudīt, vai ir kādi aizliegumi pārdot, varbūt ir hipotēka, ar ko jārēķinās. Un papildus, protams, ir, ja ir laulībā sastāv šis cilvēks, šis īpašnieks, tad, ja nav laulība līguma atbilstoši, tad laulātiem ir jāpiekrīt pārdot īpašumu. Tad tas viss ir jāpārbauda. Nākamais. Zemes gabala atļautais izmantošanas veids. Tas ir pārbaudāms atbilstošās pašvaldības teritoriju plānojumā, kuru var sazvanīt pašvaldību vai arī atrast internetā un pārbaudīt, kādā zonā atrodas konkrētais zemes gabals, kāds ir tā izmantošanas veids. Ejam tālāk. Tad apkārtnes perspektīva attīstība. Tas ir lielā mērā saistīts ar jau pašvaldības plānojumu. Tad, ja pašvaldība ir plānojusi, pieņemsim, tajā teritorijā komercabūvi, tad ļoti iespējams, ka tur tiks būvēti komerc objekti. Tātad to jūs arī varat noskaidrot pie pašvaldības un saprast, kāda ir paredzamā šī attīstība apkārtnē. Plus, protams, jāskatās uz vietas, kas jau tur tiek darīts, uz ko viss tas virzās, teiksim, tā faktiskā situācija. Tad nākošais ir esošās aizsardzības apgrūtinājumi un ierobežojumi. Lielai daļai no šī ir jābūt redzamam zemesgrāmatu izdrukā. Tātad tās ir aizsardzības ap komunikāciju līnijām, ūdenskrātuvēm un arī citiem objektiem. Tie var būt nomas īres līgumi, kas ir nostiprināti zemes grāmatā. Pagastu centros, pilsētās, protams, tās ir sarkanās līnijas un dažādi citi ierobežojumi, kas jau parādās konkrētās teritorijas plānojumā, un tas viss ir jāņem vērā. Protams, ir papildus jāprasa īpašniekam, pārdevējam dokumentācija, ja ir kaut kādi vēl apgrūtinājumi, kas ir jāņem vērā, varbūt tie ir nomas īres līgumi, kas nav nostiprināti zemes grāmatā, bet ir saistoši esošajā situācijā, ir jāprasa, lai viņš tos uzrāda. Tā un pēdējais pie juridiskās pārbaudes ir piebraucamā ceļa īpašnieks. Tad tas var būt vai nu valsts, vai pašvaldība, vai arī
privāts īpašnieks. Ja ir valsts vai pašvaldība, tad situācija ir vienkāršāka, taču ja tas ir kaimiņš, tad privāti īpašnieks, un lai jūs piekļūtu pie sava īpašuma, jums ir jāizbrauc cauri kaimiņa īpašuma tātad zemes gabalam, tad ir jāskatās, vai ir noslēgts servitūta līgums. Lai arī pēc likuma jebkuram īpašumam ir jābūt piekļuvei no malas. Tomēr faktiski dzīvē notiek dažādi. Mēdz būt tā, ka kaimiņa īpašums, caur kuru iet šis piebraucamais ceļš, liek dažādus šķēršļus un apgrūtina piebraukšanu. Vienkārši viņš negrib, lai es braucu cauri. Un šajā gadījumā tad ir, ja nevar vienoties, tā ir tiesa. Citreiz tiesa var ilgt gadiem, tāpēc šis fakts ir jāņem vērā. Un ideālā gadījumā, ja ir noslēgts servitūta līgums par šo piebraukšanu, kurš ir nostiprināts zemes grāmatā. Un tagad pārējiem uz faktisko pārbaudi, kas jau jāveic uz vietas. Pirmais mums ir piekļūšana. Piekļūšana tie ir galvenokārt piebraucamie ceļi. Tad jāpārbauda ir to kvalitāte un uzturēšana visa gada laikā. Piemēram, ja atbrauksiet vasarā, viss būs smuki, ceļš tīrs, savs, patīkams. Taču kā ir pavasarī, vai viņš neaplūst? Vai kā tiks tīrīts ziemā, vai pašvaldība iztīra un cik bieži tas tiek tīrīts. Tad šis visas lietas ir jāpārbauda, jānoskaidro, un to var izdarīt gan pie pašvaldības, gan arī aptaujājot kaimiņus, kas jau dzīvo tur tūmā. Ejam tālāk. Tad zemes gabala forma un nogāzes. Zemes gabala forma, citiem vārdiem konfigurācijā, jāstāsta, vai viņi atbilst tam, kā jūsu, teiksim, tām vēlmēm, ko jūs gribat tur darīt. Vai nav pa šauru, vai nav pa kaut kāda savādāka specifiska forma, kas tīri var apgrūtināt jums to visu to vides iekārtošanu, ko jūs tur vēlaties. Par nogāzēm ņemot, tas saistās tieši ar saules apspīdēšanu, jo tās, piemēram, jūs vēlaties dārzu vai vispār uzturēties teritorijā ārā vairāk, tad, protams, kad tās nogāzes, kas iet dienvidu virzienā, tad varbūt dienvidu rietumi vai dienvidu austrumi, viņas ir patīkamākas, siltākas visa gada laikā nekā tas ziemeļu nogāzes, ļoti vienkārši iemesli pēc, protams, jā, jo viņas vairāk apspīd saule. Tālāk mums ir grunts sastāvs un augsne. Atbilstoši grunts sastāvam tiek noteikti, kādi pamati ēkām ir liekami, un tas atšķirās arī ar to faktiskajām izmaksām un to sarežģītību vai vieglumu, kā tas ierīkojams šie pamati. Saistībā ar augsni būtu jānosaka agroķīmiskais sastāvs un auglīgā slāņa arī dziļums. Ja jūs gribat audzēt dārzu, audzēt kokus, krūmus, puķes un tā tālāk, šo ir vērts noskaidrot, lai zinātu, cik lielas investīcijas jums būs vajadzīgas, lai sakārtotu, lai uzlabotu, padarītu auglīgāku vajadzības gadījumā šo augsni. Tad ir dzeramā ūdens kvalitāte, kas ir ļoti būtisks jautājums. Jo, ja ir vajadzīgi filtri, tad tas ir papildus izmaksas gan to visu ierīkošanā, filtru ierīkošanā, gan arī uzturēšanā. Tāpēc ideālā gadījumā, ja jūs varat ierīkot aku vai arī spici, tāpēc tas ir jāskata, vai tajā vietā tas ir iespējams, vai arī jātais dziļurbums, kur izmaksas ierīkošanas jau vairākas reizes lielākas nekā tas būtu akas vai spices gadījumā. Komunikācijas. Laukos primāri tā ir elektrība, telefonu sakari un interneta pārklājums. Jānoskaidro, tātad, cik maksā elektrības pieslēgums, ja vēl tur nav, to var noskaidrot pie sadales tīkla, vēl pirms iegādes zemes gabala. Izdarāms ir maksimums 2 nedēļu laikā noskaidrojums, citreiz pat sanāk 2-3 dienu laikā, saņem šo atbildi pēc iesnieguma uzrakstīšanas. Ja jau ir elektrība, tad ir jānoskaidro, vai tā pieejamā jauda atbilst jūsu vajadzībām, jūsu vēlmēm, vai arī to vajadzēs palielināt un cik tas maksās. Nākamais sarakstā mums ir gruntsūdeņi. Ir vērtīgi noskaidrot, vai tajā teritorijā zemē ir augsti vai zemi gruntsūdeņi. Tātad, vai šie pazemes ūdeņi ir tuvu zemes virsmai, vai viņi ir tālāk dziļāk. Ja ir tuvu zemes virsmai, tas nozīmē, ka mainoties sezonām, piemēram, pavasarī vai pēc lielām lietavām, viņi var būt vēl augstāki un kaut kādās zemākās vietās ieplakās pat var ilgāk turēties, tas mitrums neplūst projām. Tas ietekmē tātad gan pārvietošanos, ceļu staciņas, gan arī augus, kurus jūs tur audzējat, jo ir augi, kuriem patīk
Mitrākas vietas ir augi, kuriem patīk sausāks, un ja ir kaut kāds ilgāku laiku mitrums, tad viņām sakne var būt ļoti nepatīkama, viņas var sākt smakt nost tie augi tajās vietās. Savukārt pie augstiem gruntsūdeņiem kādi tie plusi ir tādi, kad jums ir vieglāk atrast to vietu, kur taisīt dīķus, kur ūdenskrātuves taisīt un kaut kādā veidā var izmantot šo kā milzīgu plusu, jo mans personīgais uzskats ir tāds, ka labāk ir augsti gruntsūdeņi nekā viņi ir zemi. Protams, ir atšķirība, ko jūs vēlaties tur darīt. Ja jūs vēlaties audzēt noteiktus augus, kuriem patīk sausums, tad šis mans ieteikums nederēs, bet savukārt, ja ir augsti gruntsūdeņi, ko tas pluss ir, tas nozīmē, ka atsevišķi jūs variet rakt šīs ūdenskrātuves un šo izrakto grunti likt atkal citur vietas, tad tās kļūs augstākas un jums būs liela piekļuve pie ūdens. Aplūšanas risks. Tātad gan pašai zemē, gan arī pievedceļiem. Par to jau mēs tikko nedaudz runājām, gan saistībā ar gruntsūdeņiem, gan saistībā ar piekļūšanu piebraucamiem ceļiem. Tad viens variants ir, kad vasarā ir viss forši smuki, sausi, pavasarī varbūt pilnīgi cita situācija, tāpēc tas ir jānoskaidro un jums jāsaprot, ar ko jūs reiķinaties, iegādāšiet šo īpašumu, kāds tas būs visa pārējā gada laikā, ne tikai tajā brīdī, ka jūs to skatāties. Tālāk, mikroklimats. Būtiska lieta, mikroklimats ir tās sajūtas, tas klimats, kas atrodas konkrētajā teritorijā, tādā šaurākā konkrētā teritorijā, pieņemsim. Ja jums, tā kā mums Latvijā dominējošie vēji rietumu, daļai arī austrumu, tad pieņemsim, ka rietumu pusē ir priekšā aizstādīts mežs. Neatkarīgi no tā, vai tas ir valsts mežs, vai tas ir privātmeža kaimiņa, tad jūs aizbrauciet turien, pastaigājiet, jūs iet aizvēja, jums ir siltāks, labākas sajūtas, taču kas notiksies, ja gadījumā šis mežs tiks izcirsts? Tad šis mikroklimats, tās sajūtas, kādas jūs jūtiet uz vietas, var būtiski mainīties. Tāpēc jums šis fakts ir jāņem vērā, kad nav viss tā kā pastāvīgi, kā jūs atbraucat, tā vienmēr būs. Varbūt izmaiņas apkārtējā vidē, un tas ietekmēs arī jūsu sajūtas un dzīvi uz vietas. Īpašumi, ar ko robežojas konkrētais zemes gabals. Tātad tas saistās ar manis jau tikko pieminēto mežu, kas teorētiski var tikt izcirsts. Tad ir jāskatās, kas notiek uz tām zemes gabaliem, ir kaimiņos. Piemēram, ja tur notiek konvencionālā lauksaimniecība, tad jārēķinās ar to, ka tiek smidzināts dažādas ķīmiskas vielas, kas tiešā veidā ietekmēs arī augsni un dzīvi uz jūsu konkrētā zemes gabala. Nākamais ir kaimiņi. Tātad, kādi cilvēki ir kaimiņi tuvāk dzīvojoši, kādu dzīvesveidu tie dzīvo un vai jūs spēsiet labi sadzīvot un netraucēt viens otram. Tāpēc iesaku, pirms izvēlaties pirkt konkrēto zemes gabalu, izrunāties ar visiem tuvāk dzīvojušiem kaimiņiem, saprast, kādi viņi ir cilvēki. Tālāk, rūpnieciskie objekti apkārtnē. Tas var būt ražotnes, fermas, gateri un dažādas citas vietas, dažādi citi rūpnieciski objekti, ražotnes, kas ir tiešā veidā ietekmēs jūsu dzīvi. Tātad tur ir gan potenciālais gaisa, gan skaņas piesārņojums. Pieņemsim, it kā lielopu ferma, bet tad, kad vējš pūtīs no lielopu fermas puses, tad ir jāsaprot, ka būs smakas, vai tā būs kābarīga smaka, vai tā būs mēslu smaka, bet jums ar to jāsadzīvo, ja tur izvēlaties iegādāties. Tad viss šis ir jāņem vērā. Un pēdējais manā sarakstā ir pakalpojumu pieejamība. Tad, kas ir pakalpojumi? Tas ir medicīnas iestādes, policijas iecirknis, bērndārs, skola, ugunsdzēsēju depo, degvielas uzpildes stācijas, veikali, kur iegādāties pārtiku, saimniecības preces un tā tālāk. Tātad īsumā tas, kas jums ir vajadzīgs, jums ir jāsaprot, cik ilgā laikā jūs to sasniegsiet un apvienāsiet tās savas vajadzības, kas ar to saistās. Es esmu malkāk izstāstījis par to, kas ir jāpārbauda pirms zemes īpašuma iegādes laukos. Un kā jau iepriekš minēju, tad šis saraksts nebūtu nav pilnīgs. Tas ir tas pats galvenais, kas ir vajadzīgs, taču atbilstoši individuālajām specifiskajām prasībām, vēlmēm un vajadzībām, šis saraksts var būt būtiski paplašināts, lai jūs iegūtu tieši to, ko vēlaties. Ja uzskatāt, ka paši netiksiet galā ar īpašumu izvērtēšanu pirms pirkšanas, vai arī vēlties to darīt tā ļoti padziļināti,
tad sazinieties ar mani, skatīsim, kā varam palīdzēt, lai jūs iegādātos patiešām īpašumu, kurš atbilst jūsu vēlmēm, prasībām un novēršot jebkādus iespējamos zemūdens akmeņus, kas varētu atklāties pēc tam. Tā kā paldies par skatīšanos un uz drīzu tikšanos, lai jums labklājīga dzīve. Atā!